Sveiki, strēlnieki! Skatīsimies, ko Marts sola mums un tarotkārtas. Mēnesis mierīgs, apcerīgs, nogaidošs, ar tādu novērošanas efektu. Ar novērošanas efektu par to, ko dzīve man piespēlē, kādas iespējas, kādas bremzītes, kādus notikumus, kādas mācības, jo mērenība ir tādā eņģeļu kārtas, kas saka, ka visums jūs novēro, visums ļoti labi redz un zina, ko jums vajag. Jums nav pašam jāskrien, jādarbojās, jāietekmē, jāplāno, un pēc tam saka, ārpēc man nesanāca. Jā, tātad šī ir tāda lēmas un liegas un maigas enerģijas plūšana no visuma uz jums, un jums atliek tikai paraudzīties, būt pie dabas, vismaz pāris reizes tādu kārtīgu pārgājienu vai mierīgu apceru vai kādu meditāciju vai gongu meditāciju, ja, tā kā ļaut vaļai, ļaut situācijām, kur nav kņāda apkārt, kur nav nervozitāte, kur nav informācijas, ļaut tā informācija atnākt pie jums. Jo tādai smalkai vibrācijai ir vajadzīga vieta nokļūt pie jums. Darbs. Darbā daudz neziņas, daudz nesapratnes un tāda kā apmaldīšanās un iespējams plānu nojukšana, maldināšana, un tādēļ es jums saku, mēģiniet iepriekš noskaidrot visus savus saplānotos darbus, vai nekas neķerās, vai viss būs kā plānots, vai ieradīsies cilvēki, vai būs tehnika, vai būs piegādes, vai būs klienti, jo te ir tāda tā kā mīcīšanās mazliet pa miglu vai pa purvu, ka viena lieta iet, otra aizķerās. Kaut kas aizķerās, līdz ar to nenotiek nākamā lieta. Vajag pavērot, mēnesis ir nesteidzīgs, kā es teicu, jums šeit varētu būt kāda mācība, kas ir tās lietas, uz kurām es ļauju sevi darbā maldināt, uz kurām es uzķeros, kas šeit būtu pārdodams, no kā es baidos, no ko es baidos darbā ietekmēt. Te ir tāds diezgan daudz jautājumi, kas liek paiet atpakaļ un saprast, varbūt es esmu ieciklējies uz kaut ko vienu, to, kas bijis pagātnē. Es baidos iet uz priekšu, es baidos kaut ko mainīt. Es baidos mainīt metodas vai cilvēkus, vai piegādātājs, vai klientus, vai cenu, vai jebko es mainos kaut kā. Un līdz ar to man neiznāk tāda aktivitāte, darbība. Šis mēnesis nepieprasa aktivitāti un darbību vēl, bet vajag padomāt. Viņš ļauj saprast, varbūt izdarīt secinājumus kādus. Un privātā dzīve. Privātā dzīvē arī tāds pārdomas par to, kur, kādā veidā, kā mēs varam visu salikt, sakārtot, samanedžēt tādā smalkā vārdā. Jūs redzat, ka šeit ir tik daudz ceļa rādītāju, ir tik daudz virzienu, tik daudz vajadzību. Bet daudzas lietas es nevaru izdarīt, tās nevar izdarīt kaut kādu ierobežojumu dēļ, tādēļ, ka man nepietiek laika, nepietiek resursi, nepietiek prasmes, nepietiek enerģijas, līdz ar to šeit var rasties tāda it kā nevēlēšanās partnerim kaut ko pārmest, bet savukārt tajā iekšā ir mazliet tāds pārmetums, ka es īsti nevaru tikt galā ar visām lietām, ar ko man jātiek. Līdz ar to te ir tāda mierīga, strukturēta saruna ar partneri, kā mēs plānojam savu ikdienu. Jo te ir runa nevis par emocijām, te ir runa visdrīzāk par to, kā mēs varam saplānot tās lietas, lai mums savu dzīvi, savu kopdzīvi tā, lai mums abiem diviem būtu patīkami, lai mums abiem diviem būtu iekļauts tās lietas, kas mums šķiet katram svarīgas. Tātad tie cilvēki, kas tikai meklē attiecības, divu zobenu kārta saka nē, pārāk daudz ceļu, pārāk daudz cilvēku, pārāk daudz virzienu. Šis vispār nav tas mēnesis, kad jūs varat koncentrēties vienā konkrētā virzienā, līdz ar to šeit tā būtu jādoma tikai lieka enerģijas tērēšana. Priekš kam to, vai ne? Un jautājums, ko es varētu uzdot pats sev. Kas ir mana laimes formula? Vai jūs katrs zināt, kas tā ir par lietu, vai cilvēku, vai notikumu, kas jūs padara
tā kā ieveda restartā. Ja? Izdarīšu to, un tad es būšu ritīgi priecīgs. Varbūt tā ir masāža, varbūt tā ir neirografika, varbūt tas ir aiziet uz baseinu, varbūt tas ir ielikt aliņģi. Katram tā ir savādāk. Kāda ir jūsu laimes formula, lai jūs zinātu? Jā, ir. Esmu priecīgs. Uz tikšanos atkal.